vai esi tā, padomājis, kam mēs visi vairāk veltam savu laiku? Un top lieta, ka mēs veltam laiku, ir miegs. Jā, mēs daudz guļam. Kāda trešdaļa no savas dzīves mēs vienkārši noguļam. Bet tas tiešām ir ļoti svarīgi, jā. Ja tu gribi ilgi dzīvot, ir ļoti svarīgs miegs. Un par to parūpējies. Otrā vietā ir darbs. Mēs pelnām naudu, kā kurais. Cits biznesa taisa, cits algot darbu strādā, cits pašnodarbināts, cits investē un vēl visādi varianti ir. Trešā vieta ir ceļš. Mēs pavadam laiku ceļā. Un īpaši, ja tev darbiņš ir kaut kur tālāk, tu vairāk tērēsi ceļā. Tāpat arī bērnus jāved kaut kur uz pulciņiem, vēl uz kaut kur arī tērēs vairāk ceļā. Ja tuvāk, tad mazāk. Un kas tad paliek pāri? Tur paliek pāri, es paši zināt, jā, ģimeni, tur draugi, kādas aktivitātes, sportiņš, jā, veselība, ēšana, higēna, viss šīs lietiņas. Un, jā, bet ja mēs, tieši runājam par to otro lietu, ja, par darbu, kas aizņem principā, tiešām visvairāk to laiku, ko mēs esam nomodā. Ja mēs tik ļoti rūpējamies par to, lai mums pietiek naudiņa visam, lai mēs visu varam izdarīt, samaksāt tur un ir droši, lai mēs varam sakrāt kaut ko arī labāku dzīvi sev izveidot. Vai nebūtu gudri padomāt arī par savu iekšieni, par savu izaugsmu iekšēji, lai ne tikai mēs kļūstam labāki ārēji, ja bāršķīgi, skaistāki, ja tur dārgākas lietiņas varam atļauties, bet iekšēji. Un ļoti maz cilvēki par to aizdomājas īstenībā, par ko es esmu, it kā neesmu šokā un tāpat laikā esmu šokā, bet par cik tu skaties šo video, tas nozīmē, ka noteikti tu gribi domāt par šīm lietām, tu gribi vairāk šīm lietām pievērsties. Un, jā, un bieži vien tās iekšējās lietas un tās garīgās lietas, tās neredzamās lietas mūsu dzīvē īstenībā ir pašas būtiskākās. Tad, ja tās ir tiešām tik svarīgas lietas, kāpēc mēs neveltām viņām laiku? Kāpēc mēs neveltam savas domas? Kāpēc mēs negribam pievērsties? Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka tas nav viegli. Un šīs ir tiešām tās lietas, kuras mēs par naudu nevaram nopirkt. Mēs nevaram mīlestību nopirkt. Mēs nevaram nopirkt par naudu tiešām mūžīgo dzīvību. Mēs nevaram par naudu nopirkt labu raksturu sev arī. Mēs nevaram par naudu nopirkt arī iekšējo tiešām tādu sakārtotību, dziedināšanu. Mēs nevaram par naudu nopirkt attiecības ar Dievu. Un tāpat arī labas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un tās ir lietas, kas mums ir jākultivē sevī. Arī man bijuši dažādas problēmas, dažādi posmi dzīvē. Un es tiešām esmu meklējusi tādu dziļāku jēgu un mūžības vērtību. Un nav man bijis tālu jāmeklē. Paldies Dievam, es piedzimu ticīgā ģimenē. Un tieši savā visgrūtākajā dzīves brīdī, kad man bija tāds depresīvs stāvoklis ilgstoši. Un es sapratu, ka es negribu vairs tā dzīvot. Es vienkārši lūdzu Dievu. Un es arī Dievam teicu, ka es negribu tā vairs dzīvot. Palīdzi man. Un Dievs man tajā pašā brīdī palīdzēja. Viņš man deva brīvību, viņš man atbrīvoja. Iekšēji es jūtu tiešām atvieglojumu. Un emocionāli arī es jūtu, ka es atbrīvojos. Un tika atraisīts kaut kādas nevajadzīgas lietas, kas manī sakrāšās. Bet arī viņš deva motivāciju. Man ir radās tiešām tāda motivācija, sāk kaut ko darīt. Pareizas lietas, pareizs princips sāk pielietot savā dzīvē. Bet pats svarīgākais, kas man bija,
ka es no jauna apzinājos, ka es esmu glābta, un ka mans ceļš ved uz debesīm. Un ka es zinu, ja nu kaut kas man notiksies, es zinu, kad es varēšu nokļūt debesīs, ka es būšu debesīs. Nevis tāpēc, ka es būtu labs cilvēks, bet tāpēc, kad man bija piedots, un es ticu, ka caur Jēzu Kristu, caur visu to, ko viņš paveic, un vienkārši ticot viņam, un pieņemot šo dāvanu, ko viņš dāvā, jā, tu vari gūt to mūžīgo dzīvību. Un lai nu kā, tad tas ceļš turpinājās man ar Dievu, un viņš nebija viegls, bet ko es sapratu pamazām, ka tev nav jāgaida kaut kāds perfektais mirklis, lai nāktu pie Dieva. Tev nav jābūt perfektam, lai nāktu pie Dieva. Un tev ir vienkārši jānāk pie viņa regulāri. Un kā es nāku pie Dieva, vienkārši lūgšanā, tieši tāpat, kā es nācu pie viņa pēc palīdzības, tieši tāpat savā ikdienā domās. Es lūdzu Dievu. Tāpat arī es lasu Bībeli. Un manī ir šīs motivācijas, pareizās motivācijas ieliktas, ko Bībelē sauc par jaunu piedzimšanu, ka man gribas dzīvot citādāk. Man negribas vairs dzīvot tā, kā es agrāk dzīvoju. Vienkārši negribas. Tā, ka man kāds neļautu, bet nav vilkme vienkārši vairs pēc tām visām lietām, jā. Tusiņi tur, nezinu, tās attiecības, kuras man ļoti bija svarīgas. Kaut kāda, nezinu, karjera, tās visas lietas, kas ir labas lietas, bet man nav arī dzinulus pēc viņām, ka viņas tik nenormāli būtu vajadzīgas. Un, ko es pamanīju pēc sevis, jā, ka es esmu priecīgāk, un es laimīgāk. Tiešām arī, un daudzām grūtībām es spēju iziet cauri, kuras es nevienam nenovēlu vispār piedzīvot, bet kā citreiz pastāstīšu, kam tad ir iziets cauri. Un vēl viena motivācija, kas man ir iekšē ielikt, tā ir palīdzēt tiem cilvēkiem arī sastapt Dievu. Un šeit, es negribu te nevienu nepiespiest, nec pierunāt, nec arī, strīdēties. Nē. Tas ir vienkārši, ja tu tiešām meklē, un ja tu gribi kaut ko vairāk savā dzīvē, un gribi kaut ko dziļāk, jā, ja tev tā sirdsapziņa, tā sirdsbalss runā uz tevi un aicina tevi meklēt kaut ko vairāk un tieši Dievu, tad es aicinu tevi pastīties to anketiņu, kas tur tālāk aizpildīt tos dažus jautājumus un atstāt kādu kontaktiņu, ka es varu ar tevīm sazināties. Un, jā, un tiešām šis ceļš un Dievu tādā veidā arī var sākties, pavisam vienkārši. Caur sarunu ar vēsmu. Tā kā prieks, ka tu noskatījies šo nelielo video. Uzskatos pāri 8 minūtēm, jau iet īstenībā priekš cilvēkiem internetā vidē, tas ir diezgan labs laiks. Un tā jau es ceru tiešām uz nākamo tikšanos.